Jūdas vēstule. Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, aicinātājiem brāļiem, kas Dievā Tēvā mīlēti un Jēzu Kristu pasargāti. Žēlastība, miers un mīlestība, lai jums bagāti. Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Jo ir iezagušies zināmi ļaudis, kas rakstos jau sen iepriekš nozīmēti nākamajam sodam bezdievģi, kas mūsu Dieva žēlastības vietā nododas kauna dzīvei un aizliedz mūsu vienīgo valdnieku, kungu Jēzu Kristu. Bet es jums, lai gan jūs jau visu zinat, gribu atgādināt, kā tas kungs man izglāba tautu no Ēģiptes zemes, bet pēc tam nomaitāja tos, kas neticēja. Un eņģeļus, kas savu augsto stāvokli nebija nosargājuši, bet savu mājokli atstājuši, viņš tur mūžīgās saitēs saistītus, ieslēgtus tumsas lielās dienas tiesai. Tā Sodoma un Gomora un apkārtējās pilsētas, kuras šiem līdzīgi padevās netiklībai un nomaldījās pretdabīgās miesas kārībās, ir noliktas par atbaidošu piemēru mūžīgā uguns soda izciešanai. Tāpēc šie apgāna, sekodami saviem sapņiem, miesu, nicina augsto valdnieku, zaimo debes varas. Turpretīm virseņģelis Miķelis, kad viņam bija mūžus miesas dēļ vārdu cīņa ar velnu, neiedrošinājās par viņu izteikt zaimu spriedumus, bet tikai sacīja, tas kungs, lai tevi soda. Bet šie zaimo visu, ko tie nesaprot, turpretīm visās tais lietās, kuras tie izprot dabīgi, līdzīgi, neprātīgiem dzīvniekiem, tie iet bojā. Vai tiem, jo tie ir staigājuši Kaina ceļu, krituši peļņas dēļ Bileāma maldos un gājuši bojā pretodamies kā Kora. Tie mielojas kā traipi bez kauna, barodamies līdz ar jums jūsu mīlestības mielastos. Vēja dzenāti bezūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem divkārt miruši izrauti ar saknēm. Trakojušas jūras bangas, kas izgājuši putās savu pašu kaunu, nomaldījušās zvaigznes, kam lemta mūžīgā galējā tumsā. Pēc šiem ir Ēnohs, 7. pēc Ādama, ir sludinājis arī sacīdams. Redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto. Tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus, viņu bezdievīgo darbu dēļ, kā tie darījuši, un viņu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu. Tie ir kurnētāji, kas sūdzas par likteni un dzīvo savās kārībās. Tie ar savu muti runā lielus vārdus, glaimodami acu priekšā sava labuma dēļ. Bet jūs, mīļie, pieminiet vārdus, kurus jums mūsu kunga Jēzus Kristus apustuļi ir sacījuši savā laikā. To viņi teica jums. Pēdējā laikā būs smējēji, kas dzīvos savas pašu bezdievīgajās kārībās. Tie, kas nošķiras, laicīgi cilvēki, kam nav gara. Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visvētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā un pasargājiet sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un citus, kas šaubās, tos apžēlojiet. Glābiet,
No uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdani pat miesas apgānītās drēbes. Bet tam, kas spēj jūs pasargāt kā neklūpat un nostādīt nevainīgus un līksmus savas godības priekšā, vienīgajam Dievam mūsu glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu mūsu kungu godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos. Āmen.